Labrīt, labdien! Esiet sveicināti jau otrā pētījuma zināšanu pārneses barometras prezentācijā. Barometra ilgtermiņa mērķis ir veicināt pētniecību un inovācijas uzņēmējdarbībā, lai radītu veselīgu, augstas pievienotās vērtības ekonomikai Latvijā. Uzņēmumi un augstskolas. Mēs esam viens otram vajadzīgi. Mums universitātēm sadarbība paver plašākas iespējas veikt pētījumus, taču kompānijām un uzņēmumiem gūt jaunas zināšanas, kas gan darbiniekiem, gan kompānijām kopumā palīdz kļūt arvien produktīvākām un konkurētspējīgākām. Un kopā mēs varam Latvijai augt. Aicinu zināšanu pārneses barometru prezentācijas pasākumu atklāt Rīgas Tehniskās universitātes rektoram Tālim Juhnam. Jā, cienījamie kolēģi, Vitis kungs, Paider kungs, Petersona kungs, pārējie kolēģi, sadarbības partneri. Šodien mēs esam atskaites punktā. Tā ir tā galvenā ideja, manuprāt, jebkuram mērījumam, ka mēs skatāmies gan no kvalitīvās, gan no kvantitīvās puses, kā mēs sadarbojamies industriju, kādu iespēju tas atstāja uz ekonomiku un kādu iespēju tas atstāja patiesībā uz Latvijas attīstību. Un skaidrs, ka universitātes, augstskolas, īpaši zinātnes universitātes daudz savos mērķos ir ierakstījuši šo kā prioritāti. Vismaz Rīgas Tehniskā universitātē mūsu stratēģijai ir 3 galvenie virzieni, par ko mēs cīnāmies un arī plānojam savu investīciju politiku patiesībā saskaņā ar to. Pirmais ir, ko mums domā studenti, kāda ir apmierinātība no studentu viedokļa. Otrs ir, kāda mūsu starptautiskā atpazīstamība ir dažādos reitingos. Un trešais ir atdeve ekonomikā. Mums savu metodu, kā mēs to mēram. Mūsu mērķis ir noturēt apmēram 1 miljardu gadā, ko mēs ienesam caur savu darbību, gan caur to, ka pieaug finansējums, algas, gan arī caur pētniecību, caur dažādiem projektiem, ko universitāte realizē. Un līdz ar to sadarbība ar industriju ir ļoti būtiska sastāvdaļa šai atdevēji, un barometra mērķis, protams, ir novērtēt, ko par mums domā industrija, un mēs viņu uztveram ne tikai kā tādu formālu atzinumu, bet mēs viņu izmantojam kā samā zemā lakmus papīru, vai tās lietas, ko mēs darām, tiešām ir noderīgas mūsu industrijai. Es šodien apzināti pieliku pāris slaidus pie savas prezentācijas, lai iezīmētu par to, kādas dažādas programmas Tehniskā universitāte realizē sadarbībā ar industriju. Principā mēs palīdzam ne tikai lieliem uzņēmumiem dažādās aktivitātēs. Piemēram, šogad mēs uzsākām jaunu procesu, ko sauc par industriālo profesoru. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kad uzņēmums sadarbībā ar universitāti identificē vienu vai vairākus potenciālos doktorus, kuri pēc tam varētu strādāt uzņēmumā. Un pēc būtības jau atlases procesā mēs saprotam, ka šis profesors strādās gan universitātē, gan industrijā un palīdzēs sajūgt kopā šīs divas institūcijas. Un mēs caur to palīdzēsim attīstīt arī uzņēmumā kaut kādas jomas, kurās viņiem ir nepieciešama pēc kompetences. Šī gadījumā pirmais industriālais profesors ir tieši enerģētikas jomā. Līdzīgi mums ir aktivitātes, ko mēs realizējam ar doktorantiem. Tad mums ir ar vairākiem uzņēmumiem Latvijas jau tagad noslēgta industriālā doktoranta līguma. Tas nozīmē, ka uzņēmumā strādā doktorants, viņš iegūst iespēju lielāk strādāt uzņēmumā attīstības nodaļā. Tāpat mēs strādājam, protams, ar jaunu uzņēmumu. Ir iespēja atbalstīt jaunu uzņēmumus. Mums ir zinātnes inovāciju centrs, kas ir jau izveidots vairāk kā 7 gadus atpakaļ.
Mēs saskaitījām, gadā mums ir vairāk kā 300 tikšanās ar dažādiem uzņēmumiem un dažādas aktivitātes, kas tieši saistītas, lai veicinātu sadarbību, un jaunu uzņēmumu ir viena no mūsu klientiem. Es iezīmēšu tikai pāris skaitļus. Jā, iepriekšējā gadā mēs atbalstījām vairāk kā 107 jaunu uzņēmumus. Mums ir vairāk kā 630 sadarbības partneri Latvijā un pasaulē. Un, piemēram, ja runā par atbalstu jaunu uzņēmumiem, tad ir izstrādāti vairāk kā 380 produkti, kas ir savukārt pēc tam ir iespēja gan mazam uzņēmumam, gan lielam uzņēmumam to komercēt. Un, protams, studentu atbalsts, un mēs arī strādājam ar metodēm, lai veicinātu to, ka studenti, kas pabeidz Rīgas Tehnisko universitāti, tiešām ir pieprasīti un ir jaunieši, kas var ātri integrēties, strādājot lielā uzņēmumā vai mazā uzņēmumā un palīdzēt uzņēmumam. Tāpēc vēlreiz es iezīmēju mazliet tās lietas, ko mēs darām, un šodien mums būs rezultāti par iepriekšējo gadu. Un tāpēc man liels prieks un tiešām ar lielu interesi skatīšos, kāda tās mūsu aktivitātes ir mainījušas mūsu sadarbību ar industriju. Un es ceru, ka visiem būs interesants šis seminārs. Paldies! Paldies rektora kungam! Tāpat kā pirmajā pētījumā, arī šajā pētījumā lielākā daļa aptaujāto uzņēmumu piekrīt, ka sadarbībā ar augstskolām var būtiski veicināt Latvijas tautsēmniecības konkurētspēju un izaugsmi. Viņi izceļ sadarbības pievienoto vērtību, bet ir arī asredzīgi un norāda uz šķēršļiem un izaicinājumiem. Pētījums top ciešā sadarbībā ar Latvijā lielāko un ietekmīgāko darba devēju pastāvošo organizāciju Latvijas darba devēju konfederāciju. Dodu vārdu konfederācijas prezidentam Andrim Bitam. Labrīt, rektor kungs, klātesošie. Jā, ekonomika, tik mums ļoti vajadzīgo ekonomikas izaugsmi neveido statistikas pārvalde, un lai kā mums gribētos pat ekonomikas ministrija, kur apņemās viņu dubultot, arī veidojam mēs uzņēmēji, un arī jūs kā izglītības iestādes, un jo ciešāka un produktīvāka droši vien būtu šī sadarbība, informācijas apmaiņa, projektu veidošana, jo droši vien arī mums tā būtu iespēja izrauties no tā Baltijā godpilnās 3. vietas, varbūt kaut kur tālāk augstāk. Bet kā mums veiksies un kā mums veicās šajā jautājumā, kā mēs spējam sadarboties starp reālo biznesu un augstskolām, to mēs redzēsim šodienas barometra jau 2. gada pētījumā. Manuprāt, svarīgi būtu redzēt šīs tendences, jo skaidrs, ka šādu lietu vienā gadā nevar radikāli uzlabot, var ievirzīt un iet ceļu kaut kādu, lai uzlabotu šo sadarbību dažādos segmentos, gan lielo uzņēmumu kategorijā, gan, manuprāt, vēl svarīgāk tas būtu mazo iesācēju vai vidēju uzņēmumu kategorijā, kam ir šī iespēja augt reizēm, nevis tikai par procentiem. To mēs redzēsim, kā mums veicās. Jautājums ir tas, ka atrast, ja arī neiet, un mēs konstatējam, ka šī sadarbība varbūt nenotiek tik ātri un uzlabojumi nenotiek strauji. Mums būtu svarīgi diskusijā atrast to ceļu, varbūt tos instrumentus, varbūt izmēģināt jaunus kādus, atmest kādus, kas nestrādā, kā padarīt, kā šo startu iedot to asāku, lai gan uzņēmumu būtu ne tikai ieinteresēti, bet arī spējīgi pievērst tam uzmanību, varbūt tam ir nepieciešams uzņēmēju organizācija, dziļāk iesaist, gan arī izglītības iestādes būtu gatavāks šim procesam. Latvijas darba devēju konfederācija kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti jau 2. gadu šajā procesā ir iesaistīti, kā diskutējot, veidojot šo atskaites bāzi, lai varētu saprast, kā mums iet šajā jautājumā. Tāpēc novēlēšu šodien interesantu un produktīvu gan informācijas iegūšanu, gan sarunu, un centīsimies soli pa solim šo mūsu kopējo sadarbību attīstīt vairāk. Paldies, lai veicās. Paldies Bitas kungam.
Informācija ir atslēgas vārds. Nepietiekama informācija kavē sadarbību. Veiksmīga komunikācija palīdz pievērst uzmanību sadarbības veiksmes stāstiem un iedvesmot citus. Šajā pētījumā pirmo reizi sadarbībā ar aģentūru Leta tika veikta uzņēmumu un augstskolu sadarbību saistītu tematu publicitātes analīze mēdījos. Vārds aģentūras Leta datu pakalpojumu attīstības vadītājam Ivaram Svilānam. Esiet sveicināti, un kā jūs labi zinat, tad labas lietas pašas sevi nekomunicē. Un pasaulē, kurā ir arvien vairāk sliktu ziņu, tās lietas, kas ir labas, un lielākā daļa no tā, ko mēs arī pētījām šajā gadījumā, ir, jāsaka, tikai un vienīgi labas ziņas, augstskolu sadarbība ar uzņēmējiem. Šādām ziņām, protams, ka ir grūtāk nonākt informācijas laukā. Mēs redzējām arī dažus izaicinājumus, par ko mēs varbūt diskusiju daļā vairāk, bet kopumā es domāju, ka tomēr tie rādītāji ir pietiekami labi. Uzņēmumu un augstskolu sadarbība ir pieminēta dažādos griezumos, bet tūkstošos reižu Latvijā. Tātad kopumā tas temats interesē. Viens izaicinājums ir tāds, ka daļa no šīm ziņām, protams, ka paliek vairāk tajos mēdījos, kas ir relatīvi mazu auditoriju, un tur tas, laikam, nākamais solis būtu skatīties, kā var nokļūt arī lielākās auditorijās ar interesantākiem stāstiem. Un arī šajā izpētē man radās viens tāds secinājums, atziņa, ka pasaulē, kurā mēs arvien vairāk noslēdzamies dažādos burbuļos, un šie burbuļi arvien vairāk sāk karot vai pretīm stāvēt viens otram, tad tieši sadarbība ir, manuprāt, viens no tādiem svarīgiem vārdiem, kurš pat varbūt tādā tālu no sabiedrības problēmām esošām zinātne un universitātes, tomēr veicina spēju cilvēkiem sarunāties vienam ar otru, un ja cilvēki sāk sarunāties, tad arī, principā, liels lietas sāk notikt. Paldies! Liels paldies! Un tagad, lai detalizētāk iepazīstinātu ar otrā zināšanu pārneses barometra rezultātiem, aicinu Rīgas Tehniskās universitātes attīstības un finanšu prorektoru Artūru Zepu. Esiet sveicināti. Jā, kā jau iepriekš tika arī minēts, šogad prezentējam otro reizi šo te mūsu zināšanu pārneses barometra pētījumu un tā rezultāts. Uzreiz gan gribētu atzīmēt to, ka kaut arī šo pētījumu īsteno Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Latvijas darba devēju konfederāciju un Letu, mūsuprāt, pētījums pārklāja visu sadarbību uzņēmumu ar augstākās izglītības iestādēm. Tā iemesla dēļ mēs arī uz paneļa diskusijām pagājušā gada aicinājām Rīgas Tradiņu universitātes prorektoru. Šogad esam uzaicinājuši Latvijas universitātes prorektoru, kas dod iespēju mums paskatīties uz industrijas un augstākās izglītības iestāžu sadarbību kopumā. Bet pastāstīšu nedaudz sīkāk gan par šo pētījumu, gan arī par tā rezultātiem un ietveru. Kā jau minēts iepriekš, šis pētījums raksturo, mūsuprāt, to, kāda izskatās industrijas un augstākās izglītības iestāžu sadarbība, bet kas ir būtiski? Pētījums paskatās nedaudz dziļāk, kas tad ir tie veicinošie faktori, kavējošie faktori šeit sadarbībai, un šajā gadā mēs jums arī pastāstīsim nedaudz sīkāk dalījumā, kā skatās gan liela maza vidēji uzņēmumu uz dažādiem faktoriem, gan arī mēs esam skatījušies un mēģinājuši dalīt uzņēmumus pēc to kapitāla, tātad attiecīgi skatīties valsts kapitāla sabiedrības, kā viņas skatās uz šo sadarbību, Latvijas privātā kapitāla uzņēmums un ārvalstu kapitāla uzņēmums, jo katram no šiem uzņēmumiem ir savs redzējums, savs skatījums un tā skaitā arī savu pieredzi un resursi, kas nav mazāk svarīgi. Šī gada ietvaros mēs esam skatījušies un sadarbībā ar ārvalstu investoru padomi uzrunājuši arī vairākus ārvalstu uzņēmumus un veikuši padziļinātas intervijas ar šo uzņēmumu pārstāvjiem, lai identificētu, kas tad varētu būt šie šķēršļi un lietas, kādā veidā varbūt tās varētu nākotnē sadarbību veicināt arvien vairāk. Un trešā tā, manuprāt, ļoti būtiskā lieta, kas attiecās uz šī gada pētījumu, ir mūsu sadarbība ar Letu, jo, kā tas parādījās pagājušā gada pētījumā un apstiprinās arī šajā gadā, informācijas nodošana, komunikācija, apzinātība par to, kādas tad šīs sadarbības iespējas ir viens no lielākajiem šķēršļiem. Līdz ar ko mums ir jādomā, kā šo risināt, un Leta šajā gadījumā mums ļoti ir palīdzējusi un sniegusi ieskatu.
Pētījuma saturs, kā jau minēju, paskatīsimies uz to, kāda tad ir šī sadarbība, kāda ir bijusi intensitāte un interese par dažādiem veidiem, kas ir tās barjeras, šķēršļi, kāda ir motivācija, kāpēc uzņēmumi sadarbojās, kā uzņēmumi skatās uz nākotni, uz nākamajiem 3 gadiem potenciāli sadarbībai ar augstākās izglītības iestādēm un kā tad šī publicitāte mēdījos un informācijas aprite notiek un kā tā varētu tikt īstenot labāk. Sāksim ar uzņēmumu informētību par sadarbības iespējām. Tas, ko mēs redzam no esošā pētījuma, mēs redzam, ka informētība par sadarbības iespējām ar augstākās izglītības iestādēm ir salīdzinoši maza. Protams, te ir jāatzīst, ka tas dalījums brīdī, kad mēs runājam par sadarbību augstākās izglītības iestādēm ar industriju, ir jāskatās plašāk. Tas nav tikai viens pētījums vai kaut kas. Ir ļoti daudz un dažādi veidi, kā šī sadarbība varētu tikt īstenot starp industriju un augstākās izglītības iestādēm. Un mēs redzam, ka dažādām aktivitātēm, kā piemēram kopīgi informatīvi semināri, ziedošana, sponsorēšana, dalība konventos un tam līdzīgi, ir lieta, kas ir mazāk zināma, mazāk pieejama un arī mazāk uzņēmumi iesaistās tādās aktivitātēs. Savukārt tādas lietas kā studiju process, vieslekcijas, prakses, tās ir tās lietas, kas arvien biežāk un vairāk parādās, kā lietas, par kurām uzņēmumi ir dzirdējuši un par kurām viņiem ir interesi. Savukārt brīdī, kad mēs jautājam uzņēmumiem, cik bieži tāda attiecīgi šī sadarbība tiek īstenot, mēs redzam, ka samērā reti. Joprojām uzņēmumi atzīst, ka kaut arī viņiem ir informētība, kur arī, kā mēs iepriekš minējām, vairākos jautājumos lielāk vai mazāk, bet tā viņu interese reāli izmantot un tā prakse ir bijusi samērā reti, skatoties arī uz šī gada pētījuma rezultātiem. Kāds tad ir sadarbības pieredzes vērtējums, tas, ko arī uzrunās vairāk kolēģi minēja, kā tad tas salīdzinās ar iepriekšējo gadu? Iepriekšējā gadā mūsu kopējais sadarbības vērtējums, tātad tie ir uzņēmumi, kuriem šī sadarbība ir bijusi, kur spēja novērtēt to reālo, bija 5 bāļu skalā 3,9 punkti. Arī šogad kopējais vērtējums ir 3,9 punkti, līdz ar ko kopējais vērtējums ir palicis tādā pašā apmērā. Protams, jautājums ir par to, kas lācītim ir vēderā, par ko mēs parunāsim nedaudz sīkāk par dažādiem faktoriem, kas ir mainījušies un uz ko uzņēmumi vairāk skatās. Tomēr uzreiz varu atzīmēt, ko jūs redzat arī šīs aptaujas rezultātos, ka lielajiem uzņēmumiem un ārvalstu kapitāla uzņēmumiem tas vērtējums ir nedaudz pozitīvāks par šo sadarbību, un tur arī ir jautājums par to, cik liela resursa, zināšanas, kapacitāte ar uzņēmumu pusē ir pieejama, kas raksturo šo attieksmi pret potenciālo sadarbību, par ko tad arī pēc brītiņa parunāsim. Tiem uzņēmumiem, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm, 46% no šiem uzņēmumiem saka, ka viņiem sadarbība ir uzlabojusies, balstoties uz to, kāda tā bija iepriekš. Tie faktori, ko uzņēmumi min, tā tad ir atsaucīgāka komunikācija, augstskolas ātrāk reaģē uz izteiktiem sadarbības priekšlikumiem un, kas droši vien nav mazsvarīgi, mainās konceptuāla domāšana un sapratni par nepieciešamību šos pētījumu rezultātus ne tikai zinātniskiem mērķiem izmantot, bet arī tehnoloģiju pārnesē un jaunu produktu attīstībai. Savukārt 34% uzņēmumu ir pateikuši, ka nē, sadarbība ir palikusi aptuveni tādā pašā līmenī vai nav būtiski uzlabojumi. Tās lietas, kas visbiežāk tiek atzīmēta, tāpat iepriekš jau minētā informācijas apmaiņa, augstskolā gan šajā brīdī, runājot par to, kā nokļūt līdz tam konkrētajam cilvēkam, ar ko varētu šī sadarbība būt, birokratizēts un lēns process augstākās izglītības iestādēs, un pats uzņēmums nav bijis aktīvs, jo trūkst kapacitātes uzņēmuma pusē, lai veidot proaktīvu šo sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm. Kas tad ir tās barjeras, kuras uzņēmumi atzīst, kas traucē tīri no šī procesa viedokļa paskatīties uz veiksmīgu industrijas un universitāšu sadarbību? Primāri, un te jūs redzat arī to dinamiku un izmaiņas starp pagājušā gada pētījuma rezultātiem, tas, ko mēs redzam, ka 4 pirmās lietas ir palikušas nemainīgas, tātad informācijas trūkums par sadarbības iespējām, kur ir neliels gan uzlabojums, finansējuma trūkums uzņēmumā sadarbības aktivitātēm ar augstskolām, kas diezgan bieži parādās trūkums uzņēmumā tiem cilvēkiem, kas zina, kā strādāt ar pētījumiem un ar augstākās izglītības iestādēm, un finansējums un dažādi atbalsta mehānismu trūkums, ko uzņēmēji vairāk sagaida no valsts perspektīvas, kas varētu palīdzēt un veicināt šo sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm.
Tomēr, ja mēs paskatāmies nedaudz sīkāk, un te parādās tā sadaļa, ko es minēju iepriekš, kur jāskata ir uzņēmumi arī pēc tā kapitāla piederības, te jau mēs redzam nedaudz savādāku dinamiku vai izteiktākus noteiktus jautājumus. Tātad, attiecīgi, informācijas trūkums par sadarbības iespējām īpaši izteikts ir vietējā kapitāla privātajiem uzņēmumiem, jo valsts kapitāla sabiedrības un ārvalstu uzņēmumi šajā brīdī to nav atzīmējuši tik akūtu problēmu. Finansējuma trūkums uzņēmumā sadarbības aktivitātēm ar augstskolām, tas ir aktuāls jautājums valsts kapitāla uzņēmumiem un vietējā kapitāla privātajiem uzņēmumiem. Savukārt, ārvalstu kapitāla uzņēmumiem tā nav tik liela problēma. Attiecībā uz finansējuma trūkumu, to mēs redzēsim arī vēlāk, ārvalstu kapitāla uzņēmumi mazāk sūdzās par valsts atbalstu trūkumu un finansējumu. Viņi šo te faktoru neatzīmē kā tik kritisku. Savukārt, valsts kapitāla uzņēmumiem un kapitāla sabiedrībām tās divas lielākās barjeras viņu uzņēmumā tātad atzīmē, ka trūkst cilvēku ar zināšanām par pētījumiem un par to, kā veidot sadarbību ar uzņēmumiem, un valsts finansējumu un atbalsta mehānismu trūkums, kas jau tiešām būtu valsts puses jautājums. Kopumā, paskatoties uz šīm barjerām, mēs redzam, ka tāds kopsavilkums balstoties arī uz apkopoto informāciju, ko mums uzņēmumi ir iesnieguši, un padziļinātajām aptaujām mēs redzam, ka tie faktori ir šādi. Sadarbība ar uzņēmumiem tiek uztverta kā finansējuma avots, nevis kā līdzvērtīga partnerība. Tas ir tas, ko uzņēmumi bieži vien saka. Nepietiekami neskaidra atdeve no sadarbības projektiem, tātad attiecīgi nav līdz galam skaidrs, kāds būs konkrēts iegūms tam uzņēmumam, ja viņš sadarbosies. Zema iniciatīva un proaktivitāte no augstskolu puses, lēni, neelastīgi sadarbības uzsākšanas procesa augstskolā, nespēja pielāgoties uzņēmuma vajadzībām, ātrumam, atšķirīga izpratne par sadarbības mērķiem un fokus vairāk uz pētniecību, nevis pielietojumu. Neuztraucieties, viss nav slikti, šīs ir barjeras, te vajadzēja būt negatīvajām lietām. Tas, ko mūsu intervijās arī cilvēki ir teikuši, viņi saka, ka no uzņēmumiem viņi tic Latvijas zinātnē un tic sadarbībai ar augstākās izglītības iestādēm, tā skaitā pievienotajai vērtībai, taču šai sadarbībai ir jābūt ātrai un elastīgai, kas droši vien ir viens no tiem jautājumiem, ko no mums augstākās izglītības perspektīvas joprojām sagaida. Risinājumi. Ko tad piedāvā? Kas varētu veicināt? Pirmām kārtām atkal šis informācijas jautājums, viegli uztveram vienvietu publiski pieejama informācija par sadarbības iespējām ar augstskolām. Te mēs redzam, ka šis nemainīgi ir pirmajā vietā faktors gan salīdzinot 25. gan 24. gada rezultāts. Finansējums sadarbības uzsākšanai un finansējums tas ir kopumā gan skatoties uz pašu uzņēmumu pieejamiem resursiem, gan dažādām valsts atbalsta programmām, kas būtu ļoti pozitīvi novērtēts no uzņēmuma puses, lai šī sadarbība tiktu īstenota. Un konkrēta kontaktpersona augstskolā, ar kuru var aprunāties par sadarbības iespējām, te gan jāatzīst, ka salīdzinot ar pagājušo gadu šeit ir būtisks uzlabojums. Mēs redzam, ka tiešām uzņēmumi ir identificējuši, kas tad varētu būt šīs te kontaktpersonas un ir sākuši efektīvāk īstenot komunikāciju. Ja mēs runājam par atkal uzņēmumu dalījumu pēc to kapitāla, šī informācija ir lielākais jautājums. Tomēr, kā jau es arī minēju iepriekš, finansējuma esamība sadarbības uzsākšanai ar augstskolām, valsts kapitāla un vietējiem privātā kapitāla uzņēmumiem ir būtisks faktors, bet tas nav tik būtisks ārvalstu kapitāla uzņēmumiem. Viņi uz šo jautājumu skatās krietni vien brīvāk. Savukārt valsts kapitāla sabiedrības un valsts kapitāla uzņēmumi atzīmē, ka nodokļu politika, kas motivētu sniegt finansiālu atbalstu augstskolām, ir būtiska, lai viņi varētu izskatīt un sadarboties ar augstskolām. Šeit tiek atzīmēt arī dažādi ierobežojumi, kas tādā vai savādākā formātā tiek izteikti un noteikti valsts kapitāla sabiedrībām sadarbības ietvaros. Un tas bija nodokļu politika, tas bija privātā kapitāla uzņēmumiem būtisks jautājums, nevis valsts kapitāla sabiedrībām. Valsts kapitāla sabiedrībām savukārt būtisks faktors, kas veicina sadarbību, ir ikgadējās tikšanās ar augstskolas pārstāvjiem, ko, kā mēs zinām, kādu laiku jau valsts kapitāla sabiedrības sistemātiski īsteno, nodrošinot šīs sadarbības veidošanu ar augstākās izglītības iestādēm.
Risinājumi, un šeit mēs runājam primāri par ārvalstu kapitāla uzņēmumiem, kas tad padziļinātajās intervijās piedalījās, un tad tie viņa ieteikumi ir sekojoši. Viens skaidrs kontaktpunkts sadarbībai ar uzņēmumiem. Augstskolām būtu jābūt kā sadarbības iniciatoriem un virzītājiem, tātad uzņēmumi sagaida, ka augstskolas nāks, piedāvās, skatīsies par dažādiem risinājumiem un procesiem, kādā veidā tos veicināt, lai tā sadarbība varētu tikt īstenot. Orientācija uz ilgtermiņa sadarbību, neskatīties tikai viena gada ietvaros, bet domāt, kādā veidā šo sadarbību jēgpilni veidot ilgstošākā laika posmā, jo arī pašam uzņēmumam tas nozīmē kaut kādas kapacitātes un resursu ieguldīšanu, kas nozīmē, tas nav jēgpilni, ja tas tikai uz kādiem pāris mēnešiem. Veiksmīgo projektu redzamību un pierādām pievienotā vērtība, tātad kādā veidā notiek šī komunikācija, kādā veidā efektīvāk būtu iespējams pasniegt informāciju par iepriekšējiem veiksmīgajiem projektiem un pieredzēm. Kopīgi labumu un sinerģijas izpratni, tātad attiecīgi šiem projektiem ir jābūt tādiem, kas sniedz pievienoto vērtību gan augstskolai, gan arī šim te uzņēmumam. Un valsts iesaiste, gan stāsta par to, ka dažādi atbalsta mehānismi būtu svarīgi, gan arī tiek sagaidīts, ka strateģiski mērķi un uzdevumi jau tiktu definēti no valsts puses šīm augstskolām, lai augstskolas saprot, ka uz tām būtu, uz šiem te mērķiem būtu jāorientējās ikgadējā darbībā. Un tas citāts arī no šīm intervijām uzņēmumu uzsver, ka ir ļoti skaļi jārunā par šiem veiksmīgajiem projektiem, lai uzņēmumi redz to pievienoto vērtību. Un būtiski ir skatīties uz šo sadarbību ne tikai viena gada ietvaros, bet tiešām ilgstoši, jo tiešām ļoti bieži tā lielais veiksmīgais projekts ir nevis pēc pirmā gada sadarbības, kad iespējams tā ir īstenot prakses vai vieslekcija veidā, bet pēc kāda trešā gada, kad tā sinerģija jau tiek veidojās krietni lielāka un parādās jauna sadarbības virziena. Attieksme un motivācija. Kādi tad ir tie galvenie rezultāti, uz ko cer uzņēmumi, ko viņi sagaida? Pirmām kārtām mēs pavaicājām uzņēmumiem, kā viņi vispār vērtē, vai viņu prāt universitāšu un industrijas sadarbība dod kādu pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībai. Jā, 80% pozitīva atbilde, tātad jā, tur ir ļoti liela pievienotā vērtība Latvijas tautsaimniecībai. Tiesa gan tajā brīdī, kad mēs pavaicājām, kā jums izstāsta jūsu uzņēmuma ietvaros, vai tiešām jūs redzat šo sadarbības pievienoto vērtību, tās atbildes joprojām ir pozitīvas, bet tomēr krietni mazāks ar atrāvienu, kas nozīmē, kaut arī visi saprot, ka tur ir liela pievienotā vērtība, tajā mehānismā joprojām ir kaut kādas lietas, pie kā būtu nepieciešams piestrādāt un to uzlabot. Un par šiem motivācijas faktoriem, ko tad uzņēmumi cer iegūt. Šeit mēs varam redzēt, ka iespēja piekļūt kvalificētiem absolventiem un pēdējo kursu studentiem, tātad attiecīgi cilvēku kapitāls ir viena no lielākajām lietām, ko dažādu kapitāla uzņēmumu atzīmē kā ļoti, ļoti būtisku. Attiecīgā uzņēmuma darbinieku kvalifikācija celšana un profesionālā pilnveide, tas ir otrs būtiskākais kritērijs, un šo valsts kapitāla sabiedrības ir atzīmējuši kā patiesībā pat viņām būtiskāko kritēriju, tātad kādā veidā universitātes var nodrošināt jau viņu esošo cilvēku kapacitātes un kompetences celšanu. Un trešais faktors piekļuvi jaunām tehnoloģijām un zināšanām, kā arī iespēja pielāgot viņu uzņēmēju darbībai, īpaši viņiem veidotus un gatavotus risinājumus. Ja mēs paskatāmies uz šo pašu jautājumu, kas tad motivē uzņēmumus sadarboties, balstoties uz viņu lielumu, mazs, liels vai vidējs, šeit mēs redzam, ka lielajiem uzņēmumiem būtisks jautājums joprojām ir šī pat iespēja piekļūt kvalificētiem absolventiem un pēdējo kursu studentiem, kā arī darbinieku kvalifikācijas celšana, bet lielie uzņēmumi, kā trešo būtiskāko faktoru, atzīmē inovāciju spēju uzlabošanos. Tātad attiecīgi, kā viņi var veicināt savu ražošanu, kādā veidā viņi var nodrošināt jaunu produktu rašanos. Tātad tās ir lietas, kas motivē lielos uzņēmumus. Un līdz ar ko tas secinājums droši vien ir tāds, ka mēs nevaram skatīties un veidot piedāvājumu kopumā visiem vienot. Mums jāsaprot, uz ko mēs ejam, liela, maza, vidēja uzņēmuma, kāds ir kapitāls, un balstoties uz to, tad arī jāsagatavo šis piedāvājums un jādomā, kā viņu veidot.
Balstoties uz padziļinātajām intervijām, un atkal šeit ir jāatzīmē, ka tie ir ārvalstu kapitāla uzņēmumi, tātad tas, ko viņi sagaida no augstākās izglītības iestādēm, tātad jaunākās tendences, globāls skatījums par to, kas vispārībā notiek nozarē, iespējams ārpus Latvijas vai Baltijas robežām, papildus resursus, jo nevienmēr ir iespējams izveidot lielu inovāciju komandu savā uzņēmumā, iespēja validēt savas idejas, iegūt jaunas idejas, kas tālāk var tikt attīstīts uzņēmumos. Prototipu izstrāde, liela apjoma datu modelēšana, uzņēmuma tēla veidošana un reputācija, jo tas arī ir svarīgs faktors sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm komunikācijas ietvaros parādīt, kas tad notiekās. Kopējs sociāls labums atbalsts ekosistēmai un ilgstoši pamatīga secīga pētniecība, tātad iespēja sadarbībā ar augstskolu veidot šo sadarbību pētniecībā ilgstošākā laika periodā, tādā veidā nodrošināt arī savu uzņēmumu attīstību. Nākotnes nodomi. Ja mēs paskatāmies uz kopējo šo vērtējumu skalā no -100 līdz +100 punktiem, mēs redzam, ka lielākā daļa no uzņēmumiem izsakās pozitīvi. Viņiem ir interese turpināt šo sadarbību, un viņi arī plāno tuvākajos gados veidot sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm. Tāpat laikā mēs redzam, ka nedaudz mazāka interese nākamajā periodā, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir sadarbībai studiju jomā un pētniecības jomā, bet nemainīgi augsta un pat nedaudz uzlabojušās tendence ir inovāciju veicinošiem pasākumiem un tehnoloģiju pārneses un zināšanu komercializācijas pasākumiem. Tātad kādā veidā nokļūt no tās akadēmiskās zinātniskās darbības uz krietniem pielietojamākiem un praktiskākiem risinājumiem, kas palīdz attīstīties pašiem uzņēmumiem. Kopsavilkums, bet man tur būs vēl daži slaidi par komunikāciju, tā kā nepriecājieties, ar to viss vēl nebeidzās. Tātad kopsavilkums. Kopumā uzņēmumi sadarbību ar augstskolām vērtē drīzāk pozitīvi, kā jau minēju iepriekš, atskatoties uz rezultātiem gadu iepriekš, 3,9 no 5 punktiem. Tomēr tas, ko mēs varam redzēt no šī pētījuma, kopumā sadarbības potenciāls vēl pilnībā nav izmantots, un ir vairāki jautājumi, kuros šī sadarbība ar industriju varētu būt veiksmīgāka, kaut arī noteiktos faktoros un sadarbības elementos tā sadarbība ir uzlabojusies. Uzņēmuma informētība par sadarbības iespējām ir tā galvenā barjera, gan tas, ka uzņēmumi bieži vien nezina par dažādu šo sadarbības virzienu iespējamību, gan arī to, kā nokļūt tieši līdz tam cilvēkam, kas tad viņiem palīdzēs nodrošināt viņu konkrētā projekta attīstību. Līdz šim brīdim visaktīvākā sadarbība notiek tieši studiju jomā, tomēr tie interesi nākotnē ir attīstīt arī citus virzienus. Tas, ko mēs redzam, kad jā, šobrīd visapmierinātākie ar sadarbību ir lielie uzņēmumi un ārvalstu kapitāla uzņēmumi, bet, kā jau arī minēju iepriekš, tas cieši saistīts ar viņu pieejamo resursu un to, cik lielu atbalstu viņi no uzņēmuma iekšpuses var veltīt šeit sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm, jo viennozīmīgi tas prasa kādu laiku. Tas, kas būtu skatāms arī augstākās izglītības iestāžu kontekstā, ir nepieciešams domāt par lielāku elastību procesā un par labāku uzņēmumu vajadzību izpratni par to, ka tas ir kopīgais rezultāts, uz ko mēs ejam, mazāk varbūt tā pētniecības sadaļa. Un noteikti ir jādomā par šo publicitāti mēdījos, un šobrīd skatoties, mēs redzam, ka viņi ir nepietiekama, ja pareizāk sakot, un industrijas informētība par to, ko tad augstskolas ir izdarījuši sadarbībā ar industriju, nav bijis tik liela, lai viņi uzreiz būtu gatavi arī paši mesties iekšā šajā sadarbībā. Runājot par šo informētību, kā jau minēju, šogad uzsākām jaunu iniciatīvu sadarbībā ar Letu, lai identificētu, kāda tā sadarbība ir bijusi, mēģinātu paskatīties un pamērīt šo sadarbību un balstoties uz to, tad arī nodrošināt kādus pirmos ieteikumus, ko mēs varētu skatīties, un tad jau arī nākamajos gados iekļaut šajā pētījumā. Tas, ko mēs izdarījām, mēs centāmies paņemt dažādas atslēgas vārdus, universitātes plus uzņēmumi, plus sadarbība, tehnoloģijas, inovācijas, startupi un citas lietas, mēģinot identificēt, par ko tad visbiežāk runā šīs industrijas un uzņēmuma sadarbības ietvaros. Šī gada ietvaros mēs attiecībā par universitātēm ņēmām 4 zinātņu universitātes, tātad attiecīgi cik daudz Latvijas Biozinātņu tehnoloģija universitāte, Rīgas Stradiņu universitāte, Latvijas universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte ir runājušas vai stāstījušas un parādījušās dažādos šajos publikācijās sadarbībā ar dažādiem uzņēmumiem, un kas tad ir tās lietas, par kurām visbiežāk ir runāts. Tas, ko mēs redzam, ka tā sadarbības ietvaros visbiežāk publicitāte
universitāti ir bijuši tieši par šiem tehnoloģiju un inovāciju attīstības jautājumiem. Un tas, ko mums rāda arī šie dati, mums bija iespēja katru no šiem rādītājiem paskatīties nedaudz sīkāk šo vārdu kombināciju. Mēs redzam, ka pozitīvā ziņa ir, ka skatoties uz 25. gadu pret 24. gadu vidējais mēnešu pieminējums skaits ir pieaudzis, kas nozīmē, tā komunikācija paliek aktīvāk gadu pa gadiem, kaut arī no 23. gada ir bijis neliels kritums, bet paskatoties arī citos kritērijos, tā komunikācija paliek lielāka un biežāk. Bet ir izaicinājums. Un izaicinājums ir šajā tabulā ir apvienot divas lietas. Pirmām kārtām, cik bieži tiek pieminēta šī sadarbība, kurā vietā viņa tiek pieminēta, un cik liela ir tā sasniedzama auditorija. Un tas, ko mēs redzam, ka šī informācija par esošo sadarbību ļoti bieži tiek pieminēta preses relīzēs, pašu augstskolu mājaslapās, bet tādos ziņu portālos, kuriem ir liela šī potenciālā sasniedzama auditorija, tā parādīšanās ir salīdzinoši maza. Tas nozīmē, mēs izdodam un informējam par šo komunikāciju, bet kaut kādiem iemeslu dēļ mums neizdodas atrast tos īstos vārdus vai tos īstos faktorus, lai tā sadarbība parādītos presē. Es pieļauju, ja mēs izdot preses relīzi, ka sadarbība nav iznākusi un uzņēmums tur zaudējis 3 miljonus, tad mēs būtu pirmajā lapspusē. Bet runājot par šiem pozitīviem piemēram, kā arī minēja Ivars Vilāns, tas ir izaicinājums, par ko mums visiem būtu kopīgi jādomā. Un arī sadarbībā ar Letu paskatījāmies, kas tad varētu būt tie potenciālai priekšlikumi. Pirmām kārtām tā tad ir jādomā par to, kā šajā informācijā pastāstīt par to, ka tā sadarbība ir bijusi aktuāla un kāpēc viņa ir nozīmīga, nevis to, ka tāds fakts ir bijis kopumā. Mēģināt pamainīt to perspektīvu, nevis stāstīt par to, ka institucionālā līmenī tai sadarbībai ir bijusi kāda pievienotā vērtība, bet kāpēc sabiedrībai Latvijai šeit no šīs sadarbības ir kāds iegūms. Diezgan skaidri un precīzi jau virsrakstā identificēt, ko tad šī sadarbība nozīmē un kāpēc viņa ir svarīga, un fokusēties uz šiem rezultātiem. Nevis tikai par to, kad sadarbība notiek, bet jau sīkāk iezīmēt, kas tad ir tas vai nu sagaidāmais vai sasniegtais rezultāts. Un vizuālo elementu mērķtiecīgu izmantošanu, kādu bildīt vai kādu citu lietu, kas palīdz sabiedrībai labāk saprast, par kur mēs runājam, arī ļoti lielā mērā palīdzēs. Nu, lūk, šī tad ir tā daļa par pētījumu prezentēšanu, bet es domāju, ka pētījumu datu prezentācijai nav nekāda nozīme, ja mēs nedaudz sīkāk to nepārunāsim. Tāpēc secināšu mans kolēģis palīgā, lai mums būtu iespēja izveidot paneļdiskusijas vietu, kuras ietvaros, tad mēs varētu arī nedaudz sīkāk par šiem jautājumiem parunāt. Lūgt, jā, paldies. Tātad, un šodien paneļa diskusijas ietvaros mūsu plāns ir pārunāt šī pētījuma rezultātus ar vairākām iesaistītajām pusēm. Esmu uzrunājuši gan uzņēmumu pārstāvis, augstākās izglītības iestāžu pārstāvis, valsts pusi, izglītības zinātnes ministrija un Letas pārstāvis, lai saprastu, cik liela nozīme ir tieši šeit informācijai un komunikācijas aktivitātēm. Un tāpēc vēlētos aicināt uz paneļa diskusiju šodien Rīgas Tehniskās universitātes padomes priekšsēdētāju Vanagu kungu. Andri, lūdzu. Brīvi, droši varat izvēlēties. Latvijas darbdevēju konfederācijas prezidentu Andri Biti, lūdzu. Izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāru Jānu Paiderkungu. Latvijas universitātes attīstības prorektoru Enno Enci. Un Leta datu pakalpojumu attīstības nodaļas vadītāju Ivars Vilāns. Lūdzu, kungu. Nu, ko, mums ir aptuveni kāda pusstunda, kuras ietvaros mums būtu iespēja pārunāt to, ko mēs tikko redzējām. Jums tā informācija bija pieejama iepriekš, tāpēc es domāju, ka jūs arī redzējuši un ir izveidojis kāds noteikts viedoklis. Bet es sākšu ar pirmo jautājumu, kas būs domāts jums visiem. Vanagu kungs, sāksim ar jums, just galējais, teiksim tā. Pētījums rāda... Pētījums rāda, ka attieksme pret sadarbību ir pozitīva, bet potenciāls netiek pilnībā izmantots. Ja jums būtu jānosauc viens sistemātisks šķērslis, kas visvairāk bremzē šo izrāvienu, kas jūsuprāt ir? Un tad mēs iziesim aplēt, jā. Jā, ņemot vairāk, esmu zem divām cepurēm, gan kā privāts uzņēmējs, gan arī darbojos augstskolā, tad es teiktu, tas pats galvenais ir
informācija un tāds komerces dienas šeit, kas tikai jau viens pieturas aģentūras, sauksim tā, bet no uzņēmuma viedokļa tas tāds komerces direktors ar visu dienas, tā skaitā reklāmu, tā skaitā rakstiem, tā skaitā viss tas, kas viņam ir jādara, lai pārdotu savu produkciju, savu uzņēmumu un savu brendu. Un es domāju, ka ceļš ir pareizs un ejams, bet tas pētījums rāda, ka ir vēl ļoti daudz vairāk jāstāsta par to, par tām lietām, kas mums šeit jau notiek, par sadarbību, par uzņēmējiem, mums ir visiem vārdu uzvārdi, nekas nav aiz ausīm jāvelk, un vienkārši par šiem veiksmes stāstiem ir jāstāst no abām pusēm, gan no uzņēmuma puses, gan no universitāšu puses, un tad, man liekas, ir viena no tām lietām, kas ir pārējais, viss, ko mēs te darām iekšā, tie algoritmi, viņi strādā, manuprāt, ļoti labi, un arī ar šo viens pieturas aģentūru izveidošanu, vismaz šī universitātē, kur es zinu, tas arī ir, manuprāt, veiksmes stāsts. Paldies. Paldies. Andri? Stipri līdzīgi viedoklis un arī tomēr pētījums tas parāda, tas ir informācijas trūkums, lai to uzņēmēja uzmanību un to aizdedzināt to domu, kad vajadzētu pamēģināt kaut ko. Un, manuprāt, teiksim, tur var nākt talkā tikai vienīgi praktisku, reālu piemēru, teiksim, rādīšanu, un nevis tur gari plaši raksti, bet jāpaskatās un jāpapēt, kas šobrīd, teiksim, ko uzņēmēji skatās, manuprāt, ir vairāki podkasti vai kādi, teiksim, intervijas, un caur tiem rādīt reālus piemērus no dzīves, kā to var īstenot un kā šo sadarbību var veicināt, un tad arī, teiksim, tas radīs to tālāko. Tas ir tāds iekšējais faktors, ko var veidot šobrīd, ja, teiksim, un kas šobrīd bremzē, manuprāt. Skatoties arī šajā pētījumā, mums tāds vairākas atziņas bija. Viena, ko es arī pieminēju, ka tās labās ziņas, diemžēl, ka arī žurnalistikā mēdz jokot, ka lidmašīna nolaidās, tā nav ziņa, ja lidmašīna nokrīt, tā ir ziņa. Un, protams, ka augstskolām arī ar labām ziņām iekļūt ir grūti, bet dažas lietas, ko ir redzams, kas varētu palīdzēt. Viens ir bišķiņ piezemēt, augstprātību un nedomāt, ka pasaules centrs atrodas tieši vairākās vietās Latvijā, pārsvarā rektora kabinetos vai kaut kur mazliet ironizēju, bet ne ļaunā veidā. Katra augstskola, protams, ka uzskata, ka viņa dara labas lietas, bet reizēm tas noved pie tā, ka augstskolas un uzņēmuma sadarbība ir tāda, mēs izdarījām kaut ko, un mēs tagad jums stāstam to, un jums tas ir jāklausās. Bet, ja to neieliek tādā cilvēkam saprotamā, ko tas maina manā dzīvē, tad ir diezgan grūtām ziņām, pacelties un nokļūt arī lielākās auditorijās. Tā ir viena lieta, un protams, kādēļ tas ir, tādēļ, ka mēs šobrīd arī vairāk cīnāmies pasaulē par vienu resursu, ko nevar uzkrāt, un to resursu sauc uzmanība. Jo daudz cits lietas var uzkrāt, un tā mediju telpa šobrīd ir piepildīta ar ļoti, ļoti daudz dažādām lietām. Un viens pēdējais ļoti konkrēts piemērs, kur es arī paskatījos, kādēļ, piemēram, 25. gada oktobrī pēkšņi bija tāds mazs leciens tajā uzņēmumu, augstskolu sadarbības un tehnoloģiju jomā, un tur bija varbūt viens mazs, bet notikums bija jaunsargi taisīja dronus Ukrainai. It kā vienkārši ziņa, bet viņi aizgāja relatīvi labi un bišķiņ pacēla to. Kādēļ? Tādēļ, ka tā ir aktuāla tēma. Karš, diemžēl, joprojām cilvēkiem ir svarīgs. Un, ja trāp uz tādas tēmas, tās ziņas aiziet. Bet kopumā es domāju, ka ir labas tendences un notiek. Jā, no ministrijas puses, kā izstāst, kas varētu būt tas sistemātiskais šķērs? Varbūt kaut kas neskaitot komunikāciju vēl. Šeit būtu un izteikties īsi. No manas puses, ja skatās, un ko arī, man liekas, barometrs diezgan spēcīgi parāda, tie šķēršļi ir divējādi. Pirmkārt, man liekas, kas mums ir arī visiem saprotams šeit, lai sadarbība notiktu, ir jāsaprot to, ka tas ir ļoti komplekss un sarežģīts process. Viņš nav formāls, un tā lielākā problēma ir tajā, ka dažkārt šim tiek pieiets vienalga, mēs runājam par valsts līmeni vai institūciju līmeni ļoti formāli. Sadarbība nenotiks brīdī, kurā attiecīgi būs uzstādījums. Tagad jums diviem ir jāsadarbojās un viss notiks. Sadarbība notiek tajā brīdī, īpaši augstskolu ietvaros, kuros ir izveidota vai tiek veidota atbilstoša ekosistēma, kurā ir skaidra katra dalībnieka loma, un skaidra arī griba visiem iesaistītiem to darīt.
Otrs attiecībā par komunikāciju, ko man liekas ļoti, ļoti labi parāda, tas apsekojums par to, kuros mēdījos tiek komunicēts un kuros mēdījos savukārt attiecīgi komunikācijā netiek komunicēts, lai gan viņu auditorija ir vislielākā. Vēl viena lieta, kas ir jāsaprot, ir, ka mēs dzīvojam tādā informācijas pāragātības laikmetā, kad jau tas pats arī fakts formāli, ka mēs komunicējam, tas vēl neko pats par sevi nenozīmē. Mums ir jāspēj būt tādiem, kuri spēj ar šo ziņu un informāciju iznākt interesanti, atbilstoši, un tas ir grūtāks uzdevums nekā nopublicēt relīzi. Bet galvenais, tie atslēgvārdi ir izvairīties no formālisma un saprast to, ka šis process ir ļoti komplekss. Paldies. Enno, Latvijas Universitātes puses. Jā, paldies, ka uzaicinājāt, un prieks būt šeit. Laikam teikšu, tā pozitīva attieksme nenozīmē rīcība. Tas tāds pirmais, kas man nāk prātā. Un saistībā ar kompetenci pārnesu dažādos amplājas mēģinājis izdzīvot pats, un es teiktu, tāds labs treniņš ir aiziet pateikt uzņēmumu vadītājiem augstu līmeņu, teiksim, pateikt, klausies, jāiet mācīties. Un es teiktu, ka tas ir tā otra sadaļa, kur es skatoties no es teiktu, uzņēmēju perspektīvas, ir ļoti grūti noteikt savu nekompetenci. Jo tā nekompetence principā būtu tas, ja tu sāc saprast savu nekompetenci, tu sāc saprast, kurā vietā vai kas tad tev būtu jāpilnveido, jo tādā brīdī universitāte spēj ģenerēt uzņēmumu šo pievienoto vērtību. Jo tādā brīdī, kad mēs spējam saprast, apmainoties, kā saka, ar enerģijām, es teiktu, un kompetenci ietvarā, es teiktu, tādā brīdī, kad uzņēmējs saprot, šeit man ir pievienotā vērtība, es domāju, arī universitāte spēj piegādāt ļoti kvalitīvu produktu. Šeit neiet runa par resursu un tā, un saistībā ar komunikāciju es teiktu, un es arī saskatīju šeit to vienu pētījumu, teiksim, ieteikumu. Es pilnīgi viennozīmīgi saku, ka nav jāstāsta par to, kādā veidā, bet es teiktu, tad, ja mēs esam kaut ko kopā radījuši, tad kādu pienesumu tas dod sabiedrībai, uzņēmumu, konkurētspēju, kāda ir tā pievienotā vērtība. Un tādā brīdī, manuprāt, arī visi saklausās, ka šī sadarbība ir nevis tikai vienam, bet kaut kādam kopumam. Paldies. Runājot par to pievienoto vērtību, Andri, viss jautājums būs tev. Uzņēmumi diezgan bieži norāda. Jā, tas būs Bitskungam, es atvainojos. Tātad uzņēmumi norāda uz zemo informētību un neskaidro ieguvumu no sadarbības ar augstskolām. Varbūt ir kaut kādas lietas, kas arī pašu uzņēmumu pusē būtu jādara, jāmaina. Mēs dzirdējām par diezgan daudz lietām, kuras būtu augstskolu pusē jāmaina, kas noteikti droši vien ir tās lietas, pie kā piestrādās, bet ir varbūt kādas lietas, ko uzņēmumi paši var darīt. Lai arī tas liktos ļoti pašsaprotams uzņēmējam un uzņēmumam kā tādam, bet tomēr pirmkārt viņiem jāgrib augt un attīstīties. Jo, diemžēl, tas nav pašsaprotama un saistīta lieta vienmēr pie mums. Viņam jāgrib eksportēt un sevišķi eksportēt un augt, un līdz ar to tad tā vajadzība var arī rasties no objektīvas vajadzības atrisināt kādu problēmu, izaicinājumu, un tam līdzīgi, kaut vai, teiksim, sākot ar pašu vienkāršāko un populārāko, kā redzējām, piesaistīt jaunos studentus darbam. Bet pirmkārt būtu tas jānotiek. Otkārt, vai gaidīt, vai katrs no uzņēmējiem it sevišķi mazajā un vidējā biznesā aizdomāsies un būs gatavs sev piespiest. Tagad es veltīšu laiku, jo savu 247 jau tā strādāju, un vēl veltīšu tam laiku, lai mēģinātu izveidot kādu sadarbību. Droši vien būtu naivi gaidīt šādu veidu. Bet, manuprāt, viena neizmantota iespēja gan ir uzņēmumu asociācijas vai nozara asociācijas, kurām gan ir iespējams veltīt gan resursu, kaut vai cilvēcisko laiku un resursu, kas nedaudz ir tas tilts starp uzņēmēju atsevišķu un, teiksim, augstskolu, kas var šos promotēt, stāstīt, rādīt šos piemērus, kā tas varētu noderēt un arī varbūt, teiksim, savest kopā. Bet runājot par to, ka uzņēmumam būtu jāzina, ka viņš grib augt, kā izskatās, vai uzņēmumi līdz galam zina, ko tad viņi grib attīstīt, kas ir tas produkts vai lieta, uz kā pamat viņi grib augt,
Un varbūt tās ir kaut kāds konkrēts lietas, ko universitātes var palīdzēt, jo es pieļauju, ka varbūt tās nelīdz galam vienmēr ir skaidrs saprotams, ko tad arī uzņēmums varbūt tās grib. Varbūt es kļūdos. Nu, es domāju, ka no universitātes šeit gan nevar palīdzēt, kad radīt vēlmi strādāt un attīstīties. Tas ir vai nu iekšā ir, vai nu tas veidojās nozarē kā kopīgs tendences, kur viens otru uzkurina, jā, teiksim, uz šo jautājumu. Vai tas vispār kopējs valsts arī virziens? Jā? Mēs ļoti daudz runājam par eksportu un atbalstu, bet manuprāt, ka tas nevar būt tikai dabisks process un pašu uzņēmēju izvēle, bet tā lielā mērā bieži vien varētu būt arī spiediens no valsts puses to darīt. Nevis, ka tā ir vēlme, bet to darīt. Pieņemsim. Mums pat piemērs, kad, ja tu gribi piedalīties valsts iepirkumos, lūdzu pierādi sevi eksportā no sākuma. Ja? Un tas būtu tā motivācija sākt. Un tad, jo bieži vien, būsim realisti, mēs, ja uzņēmumi, kas strādā priekš vietējā tirgus, tas strādāt uz tirgu, kas katru gadu samazinās. Tas nozīmē, ka tev izaugsmes iespējas tajā ir tikai vienīgi varbūt apēdot kādu konkurentu, bet tad uz laiku tikai. Ja? Līdz ar to es domāju, ka tas jau pirmām kārtām ir uzkurināt un radīt to pievilcīgu vidi, kad vispār mēs gribam strādāt, attīstīties un augt. Labi, paldies. Pieņemsim, kad uzņēmumi zina, ka viņi grib attīstīties un augst. Jāni, jautājums. No Izglītības zinātnes ministrijas puses pētījums parāda vajadzību pēc skaidra valsts signāla prioritātēm, sagaidāmajiem rezultātiem. Kā tad ir tie konkrētie instrumenti vai politikas izmaiņas, kas varētu stiprināt augstskolu uzņēmumu sadarbību, ja tāda ir nepieciešama? Jā, un tāpēc arī nevēl es pieminēju to lielo, teiksim tā, jautājumu par tieši formālismu, jo viena no lietām būtiskākajām izmaiņām, kas mums ir augstāka izglītībā, ir tajā, ka mēs ejam mērķtiecīgi uz to, lai attiecīgi samazinātu pēc iespējas vairāk nevajadzīgas darbības. Veidā arī, kā mēs finansējam augstāko izglītību, kā mēs finansējam augstskolas, mēs ejam uz mehānismu, kurā mēs saprotam arī tehnoloģiju pārneses jautājumos. To nevar uzlikt kā vienu rādītāju vai divus rādītājus, kur ir jāsasniedz. Tas ir attiecīgi plašs, sarežģīts, daudzšķautnēns un dažkārt grūti definējams sadarbības veids, un mēs uzticamies, ka augstskolas un augstskolas sadarbībā ar uzņēmumiem šo varēs zināt un izpildīt daudz labāk attiecīgi nekā to varētu uzlikt ar kaut kādu ārēju rāmi. Tas, kas savukārt ir jādara turpmāk, mēs esam attiecīgi aizgājuši šādu modeli, viņu sākam ieviest un esam iedevuši mūsu augstskolām uz arī Eiropas fonda ļoti augstu finanšu autonomiju strādāt uz tiem rezultātiem, kas ir definēti. Bet uz priekšu šī ir, manuprāt, vēl līdz galam neizmantot iespēja tajā, ka šis arī ir mehānisms, kurā uzņēmēji var stingrāk un skaidrāk nodefinēt caur arī atbilstošajiem dažādiem formātiem, detalizētāk pasūtījumu, detalizētākas vajadzības, jauns uzstādījums un jauns uzdevums. Tas, kas man ļoti patika, kas bija parādījies šajā barometrā attiecībā par to, kā šobrīd uzņēmēji skatās uz savu līdzinēju sadarbību ar augstskolām, te var redzēt to, ka tā paradigmas maiņa notiek. No vienas puses ir skaidrs, jā, protams, lielākais fokus ir uz labu sadarbību kā attiecībā uz prakses vietām, studentiem kā topošiem darbiniekiem, pasniedzējiem, kam tie, kas nodrošina uzņēmējiem prasmu pilnveidi, bet tas, ka arvien vairāk parādās augstskolu loma kā tiem centriem, kur atnes Eiropas un pasaules zināšanas, tiem centriem, kuri palīdz uzņēmumiem strādāt ar produktivitātes uzlabošanos, tas ir, manuprāt, labs pozitīvs signāls attiecīgi, kur tās tendences attiecīgi arī cerams attiecīgi turpināsies uz priekšu. Es tomēr gribētu papildus jautājumu uzdot, kā izskatās no valsts perspektīvas. Universitātes lielākoties ir izglītības ministrijas pāraudzībā, ir atsevišķi arī veselības un citu, bet tomēr tās politikas veidošanas ietvarā. Bet runājot par sadarbību ar uzņēmumiem, tas vairāk ir izglītības ministrijas jautājums vai ekonomikas ministrijas, un kā jūs tur sadarbojaties, dēlēt atbildību? Šis ir godīgi arī sakot, horizontāls vairāk ministrija jautājums. Skaidrs, ka tajā brīdī, kurā ir jautājums, kā mēs ar mūsu atbalsta instrumentiem, ieguldījumiem šo sadarbību veicinam, cerams, netraucējam, tajā brīdī tas ir skaidrs, izglītības zinātnes ministrijas vai arī citu finansētā pārziņā esošs jautājums. Un tur arī gan iepriekš, gan arī uz priekšu ar vien lielāku nozīmi tiek pievērsta tam, ka viens no punktiem ir atdeve gan sabiedrības, gan tautsaimniecības, gan uzņēmēju acīs. Viņi var mērīt dažādos veidos, un tas ir, protams, tajā brīdī, kurā ir jautājums par uzņēmēju spēcīgākas,
inovatīvākas vidas veidošana, arī gan ar atbalsta programmu, gan visu tur, protams, skaidrs arī ir ekonomikas ministrijas loma. Tas, kas savukārt ir, es teiktu, mēs arī daudz pievēršamies, manuprāt, tām negatīvajām lietām ļoti bieži, ka mēs runājam par sadarbību. Tas, kas savukārt, ko viena pozitīvo lietu, ko es gribu uzsvērt, tas, kas ir pēdējos gados mainījies, mēs varbūt daudz runājam šodien par to tieši studiju bloku sadarbību, bet tieši pētniecībā ir tāda sajūta, ka mazliet ir kritiskā masa sasniegta tajā, lai Latvijas uzņēmēji arvien aktīvāk ieguldītos pētniecībā. Jo līdz tam ilgstoši bija tāds lēns pakāpenisks valsts ieguldījuma pieaugums, bet tieši pēdējos gados arvien straujāk tieši arī Latvijas uzņēmēji saprot to, ka tā atslēga sekmīgai konkurence Eiropas tirgu arī ir atbilstoši ieguldījumi pētniecībā un inovācijās. Un no vienas puses, jā, mēs vēl esam 40% no vidēja Eiropas līmeņa, bet 0,9% ieguldījumi pētniecībā un attīstībā un iekšzemes koprodukta kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir līmenis, kas mums līdz šim vēl nav bijis. Paldies. Runājot jau par krietni tādām praktiskākām lietām, šoreiz Latvijas universitātes ietvaros, uzņēmumi sagaida lielāku proaktivitāti un orientāciju uz pielietojamību. Kā augstskolas iekšēji mainās, lai atbildētu šīm gaidām, varbūt no Latvijas universitātes perspektīvas? No Latvijas universitātes perspektīvas ir ļoti vienkārši, kas saka, es teiktu, ka zināšana pārnes skatāties kā uz produktu, tad otrs ir, kā man Rīgas Tehniskās universitātes profesori ieteica, vēlēs saprast klientu, iekāpt klienta kurpēs, un tad sākt saprast, kā šo pielietojumu izveidot, vai šo produktu nosacīt. Ja? Bet runājot no universitātes perspektīvas, es teiktu, ir pareizi, es domāju, pati lielākā problēma ir pareizi nodefinēt pētījumu ietvaru un uzdevumu, ja, vai es teiktu tādā veidā, un lai būtu precīzi skaidrs nodevums. Ja mēs pieņemam, ka pasūtītājs ir uzņēmējs, tad viņš jēgpilni šo pētījumu vai šo pētījumu rezultātu konkrēti var izmantot, vai tas ir konkrēts jau rīks, kur var izmantot un pielietot dzīvē. Jautājums ir par pētījumu dizainu. Precīzi noteikt, kas tas ir, kur ir problēma, vai pareizi noteikta problēma arī jāsaprot. Jo pārsvarā, ja mēs zinām problēmu, mēs jau zinām risinājumu. Bet ļoti bieži taisni runājot ar uzņēmumiem un lieliem vai vidējiem, ja teiksim, viņa ekspektācija par problēmu vienu, tad, kad mēs jau pie kādas trešās iterācijas ejam cauri, tad konstatējam, ka patiesībā tā problēma pavisam citur ir. Un tad no tā brīža var sākt veidot, skatīties, kādam jābūt šim pētījuma dizainam un kāds būs šis precīzais nodevums, kas ir pielietojums jēgpilni, tātad uzņēmējs iegūst kaut kādu, teiktu, vai viņš kļūst efektīvāks, vai viņš iegūst kaut kādu inovāciju, kas atkal ietver, vai arī saņem kaut kādu risinājumu, kas atbild precīzi uz viņa jautājumu. Un balstoties šiem uzstādījumiem, arī jūs kaut kāds praktisks process izmaiņas Latvijas universitātē gatavojat sadarbībā ar uzņēmumiem un ieviešat dzīvē? Jā, tā ļoti līdzīgi. Es domāju, ka standartā kā visām pārējām universitātēm arī pasaules, ne tikai Latvijas, mums ir arī šis viens pieturs aģentūra šajā kontekstā. Mēs viņu saucam par inovāciju asociācijas centrs, kas principā viss arī tātad uzņēmumam nav jāsteigā pa mūsu kampusu riņķi un skatīties, tagad, kur logu man zinātnieku uzrunāt, ja? Bet ir konkrēti kontakti, un otrs ir, kad es domāju, visas universitātes Latvijā ir kļuvušas arī diezgan, vismaz skatoties, kā mēs tiekamies pie klientiem, tad mēs esam palikuši daudz proaktīvāki. Tas nozīmē, mēs nevis sēžam un gaidām, kad mūsu klienti atnāks, bet mēs ejam pie klientiem, mēs ejam runājam ar potenciāliem sadarbības partneriem, tāpēc, ka tas arī dod, kā saka, tādu apply science. Es teiktu, ka zinātnieki arī, satuvināt ar reālo dzīvi, kad reālos jautājums kāds, vai varbūt pat universitāte ir jau konkrēti risinājumi, tad skatīties, kā viņus var sadarbībā ar industriju ieviest dzīvē. Paldies. Tas nozīmē, pagājušā gadā mēs skatījāmies uz Rīgas Tradiņu universitātes pieredzi, kas diezgan aktīvi par šīm lietām iet. Tāls Juhnis kungs pastāstīja par Rīgas Tehnisko universitāti, kas nozīmē arī Latvijas universitāti šo redz kā būtiski prioritāti, kas ir svarīgi. Bet šoreiz, Vana kungs, jums jautājums. Cik lielā mērā augstskolu un uzņēmumu sadarbība šobrīd ir padomes prioritāte? Un kā jūs, kā padomes loceklis priekšsēdētājs, veicināt kopumā, es domāju, padomē šo sadarbību? Mēs regulāri masējam rektoru. Mums padomes sēž... Viņš tāds labs izstāsts, tāpēc droši vien. Jā, viņš nāk un vingro. Bet ir īstenībā tā bez jokiem, ka viens no galvenām lietām pirms konkrēti rektoru ievēlēšanas mēs paši padomē spriedām, kas ir tie galvenie
atskaites punkti, jeb snieguma rādītāji, kas viņa darbu saka, padomē labu vai slikti, viņš strādā labu vai slikti. Esmu uzņēmējs no dzimšanas diez vai, bet no augstskolas sola, un līdz ar to man ir tāda cipara pasaulē vieglāk orientēties, nevis smuks, nesmuks vai labs vai slikts, tā īsti nestrādā. Lūk, un tad mēs uzlikām arī tam nākotnes rektoram, kas tajā brīdī vēl nebija zināms, kurš tas būs, tādu savu veidu tos KPIs, tā skaitā, divas galvenās lietas, kas izskan arī pētījumā, tā ir sadarbība, ja ienestā nauda no projektiem, un cik daudzi projekti noslēg, kā arī sadarbība ar industriju, un otra svarīga lieta ir tad ienestā nauda un arī mūža izglītība, jeb kursi, jeb viss tas, kas ir saistīts ar uzņēmuma izglītošanos. Un šie divi punkti arī tālāk jau kaskadējas lejā uz projektoriem un tik ievies arī inovāciju prorektora amats, un tālāk jau ir inovāciju prorektora amatā ir viens pieturas aģentūras cilvēks, kas uz to strādā, un tas tā ir, bet kā padomu veicina, padomē ir viens no 3 galvenajām lietām, par ko mēs vispār runājam ar rektoru, un rektors ir tas galvenais cilvēks, ar ko padomu arī komunicē par visiem norisēm. Tās ir, protams, studijas un zinātne, bet arī šīs inovācijas, inovācijas ir maliņā, bet sadarbība ar uzņēmumiem, dažāda veida, un viņš arī stāsta, kāda veida sadarbība bijusi, kas ir pēdējā mēnesī noticis, kādi uzņēmumi bijuši šeit, pie kādiem uzņēmumiem ir braukts, kādi līgumi ir noslēgti, un tā tālāk. Un man tas ir pats priekš mans, kas esmu gudrāks tanī jomā, protams, citās jomās ir citi padomas locekļi gudrāki, tad mēs tādā veidā arī mēram rektora darbu, un es varu tik slavēt viņu, viss kārtībā. Mēram tā. Ļoti labi. Tas skaidri parāda, ka arī padomē tā ir prioritāte, kas skatījās universitātes ietvaros tālāk. Jā. Iver, jautājums par komunikāciju. Tas vairākas reizes ir izskanējis, ka tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Tu iepriekš minēji, ka ir kāda slikta ziņa. Tā noteikti sasniegs auditoriju, bet varbūt ir kādi piemēri vai ieteikumi, kā tad labāk mēģināt sasniegt to auditoriju un kā pataisīt to ziņu nevis par tādu institūcijai svarīgu, bet plašākai sabiedrībai svarīgu. Laikam, tur tie universālie principi darbojas visās jomās. Viens ir, varbūt nevis, pirmkārt, viens no maldiem ir, ka informācija jau ir ziņa, kas ir objektīvi, arī tiem, kas strādā ar lieliem informācijas apjomiem, zināšanām, un zinot un respektējot arī tādu zinātnieku domāšanas veidu. Tur ir ļoti daudz informācijas, un katram sīkumam ir nozīme. Diemžēl mēs redzam, ka Delfi virsrakstā nav jūsu brīnišķīgā pētījuma, visas 485 lapas puses, bet parasti 4 rindas un tā prasme domāt, runāt un formulēt domu ziņas vai vēstījumu veidā. Mums, ka tā ir viena lieta, bet ar to vēl nepietiek, vajag vēl nākamo solīti, kā to ielikt stāstā. Un tas, ko mēs noteikti redzam arī citās jomās, stāsti ir tie, kas, lido. Tā ir viena lieta, bet viena tā ļoti praktiska lieta arī skatoties, ko es arī šim pētījumam cauri mēģināju saprast, kā var uzņēmumi un augstskolas pēc būtības tos savus labos projektus iedarbināt vairāk. Ir iespējams jau no sākuma stadijas paņemt tajā komandā ne tikai augstskolas un uzņēmuma, konkrētos cilvēkus, kas nodarbojas ar to pētījumu, bet izmantot arī, piemēram, uzņēmumu komunikācijas resursus. Un, kā mēs šeit ļoti precīzi redzējām, arī, ka lielākoties tie ir liela vai vidēja izmēra uzņēmumi, kuriem ir pietiekami daudz resursu komunikācijai. Ir pietiekami gudri cilvēku komunikācijas nodaļās, PR aģentūrās un vēl kaut kur, kā jau šo satura veidošanu ielikt tādā pamatā, tam visam. Ne tikai radīt produktu, ne tikai radīt zinātnes pusē publikāciju, bet radīt arī stāstu, ziņu, audiovizuālo materiālu, jo tas arī pēc tam ir pragmatiski izdevīgi visiem, jo tālāk arī augstskola var piesaistīt finansējumu no dažādiem projektiem, uzņēmums var to savu izgudrojumu jau arī komercializēt. Interesants ieteikums par to uzņēmumu komunikācijas pārstāvu iesaisti, tāpēc, ka mēs redzējām pētījumā, ka daļa no uzņēmumiem redz šo sadarbību arī kā vienu no savu uzņēmumu popularizēšanas un reputācijas veidošanas jautājumiem, tā kā arī tur var būt noteikts iegums uzņēmumiem no šādas sadarbības. Protams, un es domāju, ka tas ir uzņēmumiem, tiem, kas ir jau tāda lielāka izmēra, un, kā Bitskungs arī saka, eksports ir atslēgas vārds, tad arī ārzemju tirgos ļoti bieži runājot ar partneriem, nevajag novērtēt par zemu to, ka piemina, ka mēs sadarbojamies ar, piemēram, šādu un šādu universitāti,
Tas lielā daļā no partneriem iedod papildus uzticamības kritēriju un tādu kvalitātes kritēriju, un tā kā tas ir arī uzņēmumiem sautīgi labi. Paldies! Mums ir atlicis vēl viens jautājums, bet tas būs katram no jums. Šoreiz sāksim ar Reno no otras puses. Un tas jautājums ir tāds, ja pēc šīs diskusijas vai uz tās rezultātiem mums būtu jānoformulē kādi 2-3 konkrēti nākamie soļi nākamajam gadam, lai šī sadarbības starp industriju un uzņēmumiem tiktu stiprināta, kas būtu šie soļi un kam būtu jāuzņemās atbildība? Nu, par atbildīgi. Ja mēs runājam tagad tikai biznesa perspektīvās, teikt tā, ka viens, tas, kas nāk tā prātā, tā ekspromptu, es teiktu tā, palīdzēt noteikti uzņēmuma vadītājiem, nevis HR speciālistiem, bet vadītājiem, kas vada uzņēmumu, savu uzņēmumu nekompetenci, uz kā balstoties, tātad balstoties arī uz uzņēmumu stratēģiju vēlmi, kurā virzienā vēlēs attīstīties, arī radīt, vai arī pieprasīt vai radīt kaut kādu apmācības procesu. Es domāju, ka tas ir viens no sadaļām, kas mums Latvijā vismaz vietējo uzņēmumos strādā diezgan vāji, kad mēs atdodam HR, tad personāla daļai tad šo te jautājumu, un personāla daļa, protams, skatās uz cilvēku resursiem vairāk kā uz saviem klientiem, vairāk uz apmierinātiem, tad tāds vairāk labbūtības, mācības, nevis balstoties uz stratēģiju. Tas būtu tā kā viens no virzieniem, ko es tā kā skatītos, un kā universitāte principā var palīdzēt noteikti šo virzienu uzņēmumiem attīstīties, celt savu kompetenci, apzinot savu nekompetenci. Paldies. Ja man būtu jānoformulē divi bloki, tad es teiktu pirmais, un arī, ko lielā mērā, man liekas, parāda jau šis barometrs, kur turpinoties jau viņam 2. gadu, jau viņš iezīmē arī procesus, kuros notiek izmaiņas, turpināt strādāt uz tiem punktiem, kuri atsevišķos gadījumos acīm redzam strādā un nes rezultātu. Man liekas, viens no labākajiem piemēram, kas bija parādīts, bija attiecībā par ļoti lielām izmaiņām, kas notiek tajā, vai augstskolā ir kontakts, ar ko sazināties par inovācijām, tikko viņš ir attiecīgi tā neskaidrība par šo samazinās, un uz šiem punktiem ar vien lielāku uzmanību ir jāpievērš gan augstskolām, gan arī, kur var caur instrumentiem. Bet otrs, un domājot par attiecīgi šo nākamo gadu, šis mums arī ir jāuztver, ja mēs skatāmies tieši no augstākās izglītības perspektīvas, kā es teiktu, ļoti vajadzīgais laiks, lai mēs sagatavotos, es teiktu, jau būtiskākām sistēmiskām izmaiņām. Tev atsaukšos, ko Bitis kungs pieminēja par to, ka Latvija ir attiecīgi ekonomika, kurš samazinās, tas arī tiešā mērā tuvākajos gados skars arī jau ir sācis skart mūsu visus izglītības līmeņus, bet arī augstāka izglītība, tā nav pasargāta. Mēs zinām to, ka attiecīgi ļoti labi pēc ka jau šogad vidusskolās vienkārši iestāsies vienā gadā pa 10% mazāk bērni, jo sākās attiecīgi diezgan liels bērnu skaita kritums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka arī tā klasiskā loma augstskolām gatavot speciāls konkrētam skaitam ar esošiem sadarbības kanāliem konkrētu skaitu praktikantu, kas aiziet uz konkrētu uzņēmumu, tas kontrakts mazliet mainīsies, jo viņi vienkārši būs mazāk, konkurence pieaug, un arvien lielāk, tāpēc loma ir, ko arī Vanākungs pieminēja, tiem jautājumiem, kas skar citas jaunas formas, īpaši, ja mēs runājam par mūža izglītības stingrāku un arvien lielāku uzsvēru, vienkārši ir neizbēgams un nepieciešams. Paldies. Paldies, Vanākungs. Es izkāpšu mazliet ārpus komunikācijas lauciņu, un es arī domāju, un kā mēs arī zinām, tā augstskolu globus ar uzņēmēju globus saskarās ļoti mazos punktiņos. Un kas ir tie punktiņi, un vienmēr jāmeklē sautīgums, kuriem interesē tas kaut ko darīt. Un pēkšņi nāc prātā, ka viens no tādiem ļoti sautīgiem punktiem, protams, ka ir studenti. Un kā iedarbināt mehānismus, lai studenti, kuri vistiešāk arī mācās, pēta, ir ļoti daudzos gadījumos arī kādu uzņēmumu darbinieki, lai viņiem būtu pietiekami vienkārši būt tam magnētiņam pa vidu, jo ir līmenis, kur augstskolu vadības ar uzņēmumu vadībām sarunājas un tad caur institucionālām lietām nonāk, bet kā tie studenti varētu pa taisno, lai viņiem tas būtu izdevīgi, atzīmi, kredītpunktu, pētniecības projektu, finansējumu, vēl kaut kādā ziņā, jo, jūs zināt, ja studentiem kaut kas interesē, viņi atrod veidu, legālu, nelegālu, labu, sliktu, kā to dabūt gatavu, kā ļaut studentiem izdarīt tās studentu lietas un iedarbināt varbūt to mehānismu no apakšas. Paldies, Bitskungs. Jā, ja skatās kādas 2-3 praktiskas lietas, tad, manuprāt,
būtu svarīgi šogad izfiltrēt to mērķa auditoriju, ko uzrunāt īsti gribam. Jo, manuprāt, lielie uzņēmumi, kam ir pietiekami resursi un jau kompetences un pieredze, ir sevišķi ārvalstu uzņēmumi, viņi paši atradīs ceļu pie jums. Jautājums, manuprāt, lielais uzsvars ir vidējā biznesa sektorā, kurā no vienas puses viņiem ir resurss gan finansiāls, gan potenciāls attīstīties, no otras puses lielākoties arī tie ir uzņēmumi un uzņēmumu vadītāji, vienlaicīgi īpašnieki, kas ir pietiekami noslogot, lai aizdomātos vai pievērstam un veltītu laiku. Līdz ar to, varbūt izmantojot arī, kā es teicu, nozara asociācijas, kas būtu tas idejas tālāk, tāds detalizētāks nesējs, ietekmētājs uzņēmumu vidu un tam līdzīgi. Un tie labie piemēri jau arī pēc tam būs diezgan lipīgi, un jau nozarē viens aizies, vienā uzņēmumā tas strādās, tas aizies arī plašāk tīri no tā, kad gribās ar savu konkurentu tomēr pacīnīties ar šo jautājumu. Tas būtu tāds viens punkts, un tur droši vien ir atbildība ir izglītības uzņēmumos, izglītības iestādēs. Otra lieta droši vien no praktiskām, tad atrast to īsto komunikācijas kanālu, kā līdz tam uzņēmējiem, līdz tam decision makeram ātri un vienkārši novadīt tādus praktiskus piemērus labus, lai viņš aizdomā diez vai lasīs tiešām 20 lapu rakstus vai pētījums par to. Un trešā lieta var būt tās, kas ir tāda no tāda teiksim, to damage potenciālā imidžu novēršanas, teiksim, iespējām mēs arī pētījumā redzējām, ka daudz uzskata kā traucēkli to, ka šo sadarbību piedāvā vienkārši kā finansējuma iegūšanas modeli. Pašiem izglītības iestādēm tomēr izravēt ārā šos indīgos piemērus, kurā tiešām nāk pie uzņēmējiem, saka, mums izdomājam kaut ko, lai apgūtu finansējumu. Ja? Tas, manuprāt, indē mazi darbus karot varbūt vai lielāk, kas var saindēt to procesu, lai to radītu negatīvu imidžu. Paldies. Vanekungs. Jā, es uzskatu tikai viennozīmīgi bumba ir universitāšu pusē, tikai. Tātad, jo uzņēmējs, viņš ikdienā mauc, viņam ikdienā ir problēma risināšana, viņam ir savi algoritmi, ko viņš dara, un universitāšu pusē ir jāpanāk ar kā jūs teicat, savu analoģijās ar komercdienestu, kas tad iet, pārdod tās iespējas, kādā veidā uzņēmums, vienalga, vai tas ir īpašnieks, vai tas ir nodaļas vadītājs vai kā savādāk, kurš var celt augšā uzņēmuma konkurētspēju un gal galā naudu. Tas ir tas, kā, ja man redz šitā dažādi rīki ir universitātē, sadarbosies, tu būsi konkurētspējīgāks nekā tavs kaimiņš, konkurence, un arī tu vairāk pelnīs naudu nekā tas otrs. Vispārējais ir tam pakārtots, vismaz uzņēmē darbībā. Un vēl viena lieta, atceramies to jau nodādāt frāzi, tas nav mana, bet es teikšu šoreiz, ja uzņēmējs vienreiz kaut ko dara, inovē. Bez rezultātu. Vienreiz nesanāk, otrreiz nesanāk, piektoreiz nesanāk, 7. reiz nebūs, viņš bankrotēs cauri. Viņam vienkārši nesanāca, nav vairs naudas. Universitāte turpretī vienreiz nesanāk, otrreiz nesanāk, 10. reiz nesanāk un priecājās. Kāpēc? Man ir jauni pētījumi lauki, man ir jaunas pētījumi iespējas, jauni dati, un tagad to viss jāsaliek kopā, un tad sanāk win-win. Tad sanāk win-win. Un man arī kā latviešu uzņēmējiem un izveidoja 200 gadus atpakaļ uzņēmumu, Latvija, Lietuva, Igaunija, mēs esam lielākie ražotāji un tā tālāk. Man es jau teikšu vēl vienu lietu, es konkurēju ar visi mani konkurenti globālas lielu uzņēmumi, kuriem ir tieši 100 reizes vairāk viskaut kas. Varbūt peļņa, nē, bet vispārējais gan. Bet ko es gribēju teikt? Viņiem visiem ir salāgotas sen, un viņiem, ja es neko nedarīšu ar universitāti, tas arī man jāsaprot. Mums kā latviešu uzņēmējiem tas jāsaprot. Ja es neko nedarīšu ar universitāti, man ir cauri, jo man nav atbalsta tanī laboratorijā no Madrides vai no Ņujorkas vai no kurienes. Man ir šeit. Un te man jādomā, ko es varu izdarīt mājās un ko es varu izdarīt laboratorijā. Šeit sadarbojoties ar. Lai līdz tam nonāktu, es esmu šo universitāti pabeidzu ar 3 ķīmijas diplomiem, un tāpēc man varbūt ir saprotams, ko universitāte dara, bet daudz tādi nav, kas šodien vada uzņēmumus. Un tāpēc arī tas nāks ar laiku, bet ir nepārtraukti, un Leta neļaus man samalot, ir nepārtraukti par to jāstāsta, jālielās, visādos veidos, rekulabi. Par sliktām lietām paši uzzinās, bet par labām lietām ar pareiziem teikumiem, pareizām runas personām, pareiziem terminiem ir jārunā. Ja nerunās, nekas nebūs. Paldies.
Paldies ikvienam no jums. Šodienas pētījuma prezentācijā mēs redzējām, ka sadarbība uzņēmumiem ar industriju, uzņēmumiem ar universitātēm ir vērtēta kā pietiekoši labi, 3,9 no 5 balēm tiem uzņēmumiem, kuriem šī sadarbība ir. Tomēr mēs dzirdējām arī vairākas lietas par to, kā šo sadarbību praktiski veidot. Pirmkārt, uzņēmumiem pašiem ir jāgrib veidot šī sadarbība un jāgrib attīstīties, par ko ir jādomā. Manuprāt, būtisks bija tas Bitskunga komentārs par to, ka jāsaprot, kas tad ir tā mērķa auditorija. Nevis jāmēģina piesaistīt universitātēm visi Latvijas uzņēmumi, bet tiešām jāidentificē, kuri tad būtu tie, ar kuriem būtu vislielākā pievienotā vērtība tālāk strādāt. Komunikācija. Komunikācijai ir ļoti, ļoti liela nozīme. Un redzot to, kāds ir bijušas šīs sekmes iepriekš, mēs redzam, ka vienkāršas preses relīzes neīpaši strādā, līdz ar ko jādomā par jauniem formātiem, podkāsti, sadarbībā ar asociācijām, tādā veidā iesaistot lielāku daļu uzņēmumu, un jādomā, kā strādāt ar vadītājiem, ne tikai ar HR direktoriem vai kādu citu, bet vadītājiem ir jāsaprot tā pievienotā vērtība, un tad jau tālāk viņš var šo informāciju novadīt arī uzņēmumā. Tāpat arī sadarbība nevar būt formāla, vai viņai nav pievienotās vērtības, ja viņi ir vienkārši formāli jāmeklē jauna veida pieejas. Interesants piedāvājums bija par studentu aktīvāku iesaisti, izmantojot viņus kā vēstnešus, līdz ar ko saprotot, ka arī caur studentiem mēs varam nodot potenciālo informāciju par sadarbībām. Un universitātēm, kaut arī viņš šobrīd ir strādājuši pie procesu pilnveides, veidojuši kontaktpunktus, ko mēs redzējām visās zinātņu universitātēs, jādomā par to, kā nākotnē šo sadarbību padarīt vienkāršāku, bez tik daudz papīriem un ar ātrākām atbildēm un reaģēšanu saprotot to kopējo mērķi. Tā kā liels paldies! Otrā zināšanu pārnes pētījuma prezentācija. Nākamajā gadā, balstoties uz šodienas informāciju, uz pētījuma rezultātiem, ko būsim ieguvuši, prezentēsim jau 3. gada rezultātus. Liels paldies šodienas paneļa diskusijas dalībniekiem. Aplausus lūdzu mūsu kolēģiem. Viesiem, kas pieslēgušies attālināti, būs iespēja tagad padziļināt iepazīties ar pētījumu rezultātiem, kas pēc šodienas būs pieejami. Savukārt klātienes viesiem aicināšu pievienoties uz kafijas pauzi, kur jau neformālākā gaisotnē pārunāt pētījumu rezultātus. Paldies!